Nu, lūk, un jā, tātad, ja mēs skatāmies, ko darīt, ja darbinieks vienpusēji uzskaita virsstundas. Un ļoti šis jautājums, ja tā var teikt, radās vai pacēlās brīdī, kad mēs sākām strādāt attālināti. Tad cilvēki, kā jau es vienmēr saku, un diezgan daudz es esmu arī par attālināto darbu runājusi, bet ir cilvēki dalās grupās, un ir tie, kur ir totāli mājas strādātāji un attālinātā darba piekritēji, un ir tie, kas to nekad mūžā negrib un nekur. Bet liela daļa no cilvēkiem saka, ka strādājot attālināti, viņš dara vairāk, viņš strādā ilgāk, viņam ir daudz vairāk nepieciešamības un tā tālāk un tā joprojām. Un kāpēc tas ir būtiski? Tātad patiesībā atslēgas vārds ir vienošanās. Par virsstundu darbu ir jāvienojās. Un ļoti daudzas lietas ir atkarīgas no mūsu paša darba laika plānošanas un no disciplīnas. Un tas attiecas arī uz mani kā uz cilvēku, jo es diezgan bieži, man gadās, ka es pieceļos no rīta agri, apdaru savas lietas darba, un tad es esmu izdomājis, ka es varu palīdzēt, varbūt aizvest kādu mazbērnu uz skolu vai kaut ko, un tad es vakarā atkal diezgan garas stundas pastrādāju. Es izdaru tos visus savus darbus, es nokopu savu lauciņu, bet no tā neveidojas manas virsstundas, tā ir mana darba laika organizācija, jā, un es teikšu, tagad es strādāju ļoti ilgi, tas tā nav. Un tad ir ļoti bieži arī darba vietā, jā, diezgan bieži grāmatveži un arī personāla vadītāji saka, jā, neviens neredz, ka es strādāju ļoti garas stundas, jā, tad es netieku mājās 5, kad beidzās darbs, es eju mājās 7. Un šeit ir jautājums, kāpēc tu to dari un kas notiek? Jo tam var būt gan objektīvi, gan subjektīvi faktori. Un ko nozīmē objektīvie faktori? Objektīvie faktori nozīmē to, ka mans darba apjoms ir par lielu, es netieku ar visu galā, un tad patiesībā ir jārunā ar vadību un ir droši vien jāmēģina dabūt palīgs, kurš to palīdz. Tas, ko dara cilvēki, parasti viņš iet pie vadītāja, man ir ļoti daudz darba, man vajag lielāku naudu. Protams, kā es nebūšu no tiem, kas teiks, ka nevajag mainīt algu un nevajag taisīt lielāku, bet gudrs vadītājs izsvērtu visus plusus, mīnusus. Un ja tiešām ir tā, ka cilvēks vairs netiek ar darbu galā, tad droši vien, ka ir jāpieņem vēl kāds, kas var palīdzēt un ar kuru mēs varam skatīties, kādā veidā tikt galā. Un tātad šajā gadījumā mēs varam šo cilvēku atslokot vai pārdalīt pienākumus vai paskatīties, ko var darīt, vai varbūt ir kādas lietas, ko var nedarīt, kas nav tik ļoti būtisks un tā tālāk. Ja? Bet vienošanās, ja mums nav vienošanās un darbinieks 10. vakarā raksta e-pastus vai skatās kaut kādas lietas, tad droši vien, ka mums ir jārunā par to, kāpēc tas tā notiek un kāpēc viņš netiek galā pa dienu. Varbūt, ka viņam ir pandēmijas laikā bērni mājās, visa ģimene un viņam nav miera un viņš var tā, ka viss aiziet gulēt, tad tā ir darba laika plānošana, bet tās nav virsstundas. Tā ir viena būtiska lieta, neesam vienojušies par virsstundu darba nav. Jā, tad to mēs nedaram. Un otra lieta ir arī tas, cik ļoti pamatoti tas ir ar šīm te virsstundām un virsstundu darbu. Kāpēc? Man ir jautājuši dažkārt, liekas, tas bija viena veselības centra personāla vadītājs vai vadītājs, un viņi teica, sakiet, ko man darīt ar reģistrātoriem, kad viņām ir, kad viņas ir samīlējušās. Rozā Brīle saka, arī vakar bija Svētā Valentīna diena, šodien esot single personu diena, jā, vientuļo cilvēku diena, tie, kuriem nav mīlnieka. Un tad meitenēm Rozā Brīles, un viņas nestrādā, viņas sēž savās, viedierīcēs, čato WhatsAppā vai kādā citā rīkā, un tad nav nekādas efektivitātes. Tas, ko es parasti saku, tas tāpat kā gripa pāries pats no sevis, bet, protams, ka tajā brīdī viņš nav ļoti efektīvs. Un tad droši vien, ka ir jāmēģina dabūt, kā tas ir, un ja viņam tas darbs piespiedu kārtā jādara, viņš to dara pēc darba, bet pa dienu viņš ir nočatojis, Facebookā, WhatsAppā vai kādā citā platformā, tad, protams, šajā gadījumā mēs varam izvērtēt, kāds ir darba sniegums, kas ir tas, kas ir padarīts, un vai tiešām tās ir virsstundas tāpēc, ka tu nevari paspēt, vai tāpēc, ka tu dari darba laikā kaut kādas citas lietas. Ja?
Šie jautājumi ir ļoti rūpīgi vērtējami un skatāmi, un patiesībā darba apjomu mēs varam izmērīt gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Mēs varam redzēt, kas ir izdarīts, kādā veidā un tā tālāk. Un tad arī pastīties to sniegumu, kas ir jādara. Man ir bijusi kādreiz saruna ar kādu jaunu darbinieci, kas strādāja bankā, un viņa bija apvainojusies uz savu darbu devēju līdz sirdsdziļumiem, un viņa teica, jā, ka viņa saņem mazāk kā pārējie kolēģi, bet viņa teica, jā, man 5 vakarā izkrīt pildspalva, es pieceļos un eju mājās. Nu, pārējās sēž līdz 6, bet es uzskatu, ka tā ir darba devēja problēma, ka viņš nevar saplānot darbu, ko var izdarīt 8 stundās. Nu, jautājums ir, vai var saplānot vai nevar, un kādi ir objektīvi iemesli, kāpēc mēs to nevaram izdarīt noteiktajā laikā. Ja, jo jebkurā gadījumā, nu, mums tās, ja mēs vienojamies par virsstundām, tad mums viņas ir, un ja nav, tad nav. Un es esmu ierakstījusi tādu vienu teicienu kā tiesu prakse, un ko nozīmē tiesu prakse. 2018. gadā, man liekas, ka Kovalds mums stāstīja, kā viņa teica, ka viņi minēja vairākas tiesu prakses pērles, kas viņiem patika un likās interesants. Un bija viena neliela, nu, tad tirgotāju uzņēmums, kuram ir vairāk veikali. Darbiniece bija iesniegusi prasību tiesā par to, lai viņai apmaksā virsstundas. Viņa bija strādājusi, nezinu, gadu vai 2, un viņa prasīja par katru dienu, lai viņai apmaksā virsstundas 2 stundu apjomā. Un tas, ko viņa teica, viņai veikala darba laiks, es tagad varu nedaudz varbūt sajaukt, bet pieņemsim, ka no 10 līdz 8 vakarā, tad viņa, un pa dienu, no 8 līdz 8, bet pa dienu ir pusdienas pārtraukums 2 stundas, tad viņai ir šis 8 stundu darba laiks, bet dienas vidū ir 2 stundu pārtraukums. Un viņa teica, ka viņa ir tajā laukos, kur tas veikals ir, ka viņa nevar aiziet projām un aizslēgt to veikalu, jo cilvēki nāk un viņa ir viena pati, un patiesībā viņa to pusdienas pārtraukumu arī strādā. Nu, tad viņa strādā katru dienu 10 stundas. Un šo prasību ir iesniegus, un kāds viņai droši arī palīdzēs sagatavot. Bet darba devējs šo tiesu vinnēja, un kas viņam bija par pierādījumiem. Un tad pirmkārt viņš teica, ka virsstundas, lai varētu strādāt, ir jābūt vienošanās darba devējiem un darbiniekam. Kā pierādījumu viņš bija no interneta, no Google Map pievelkot klāt, nu, tad pievilcis attēlu, kur ir veikals ar darba laiku un kur ir norādīts pusdienas pārtraukums. Viņš teica, ka viņam ir vairāk veikalu, un es nezinu, cik viņi tur bija. Un viņš nevar pārbaudīt katrā pilsētā, vai pārdevējs ievēro noteikumus vai neievēro noteikumus. Nu, vai viņš iet mājās, vai viņš atpūšās aizslēdz, vai viņš turpina strādāt visu dienu. Un šajā gadījumā, jā, tas tika uzskatīts to, ka nav pamatoti. Ja tu pats strādā no brīvas gribas, tu neesi vienojies, un tagad pēkšņi tu saki, tev man ir jāmaksā, tu esi parādām, tas nav pareizi, jā, to nevar darīt. Protams, ir vēl viena lieta, ko ļoti bieži pārkāpj darba devēji, un arī iemesls droši vien ir tas, ka mums tās naudas ir tik, cik ir. Šīs virsstundas, ko darbinieki nostrādā, aprēķina kā piemaksu un vienkārši noslēpti samaksā par to pašu darbu. Ja? Ja darbinieki ir gudri un viņi māk pasūdzēties, tad, protams, tur var sanākt nepatikšanas, ja tas nav pareizi, jo virsstundas mēs apmaksājam vai no 100% piemaksu, vai mēs viņus kompensējam ar apmaksātu brīvu laiku.